Edgars Po, Muca, Amontillado vīna. Līdz šim biju pacietīgi panesis neskaitāmās pārestības, ko man nodarīja Fortunato, bet, kad nu viņš vēl uzdrošinājās mani arī apvainot, es nozvērējos atriepties. Jūs, kas tik labi pazīst manu raksturu, protams, nedomājat, ka es sāku viņam draudēt. Beidzot, man vajadzēja būt atrieptam, tas bija nolemts galīgi un negrozāmi. Taču pati lēmuma negrozāmība izslēdza jebkuru domu par iespējamo risku. Man vajadzēja atriepties, bet atriebjoties palikt nesodītam. Ļaunums nav atdarīts, ja pašam atdarītājam jāsaņem sods. Un vēl, atriebība nav pilnīga, ja atriebējs neliek vainīgajam manīt, ka soda tieši viņš. Tātad jums jāsaprot, ka nec ar vārdiem, nec darbiem es nedevu Fortunato iemeslu apšaubīt manu labvēlību pret viņu. Tāpat kā agrāk raudzījos viņam pretī ar smaidu, un viņam nenāca ne prātā, ka tagad es smaidu domādams par viņa iznīcināšanu. Viņam bija viena vājība, šim Fortunato, kaut arī citādi viņš bija ļoti cienījams un pat bīstams vīrs. Viņš lepojās ar savu smalko vīna šķirņu pazīšanu. Ir ļoti maz itāliešu, kas būtu īsti lielpratēji šī jautājumā. Parasti viņu entuziasms parādās tikai izdevīgos gadījumos, kad ir iespēja apkrāpt kādu angļu vai austriešu miljonāru. Gleznu un rotas lietu jautājumos Fortunato, tāpat kā viņa tautas brāļi, bija šarlatāns, bet attiecībā uz veciem vīniem godīgs. Šai ziņā es daudz neatšķīros no viņa. Arī pats esmu lielpratējis labu marku vīnos un nelaižu garām iespēju uzpirkt tos lielos daudzumos. Kādā novakara stundā, pašā karnevāla skurbumā, es sastapu savu draugu. Viņš sveicināja mani pārlieku sirsnīgi, jo bija jau krietni iedzēris. Fortunato bija tērpies cieši pieguļošā, divkrāsainā āksta tērpā. Viņa galvu rotāja smaila cepure ar zvārgulīšiem. Es tā priecājos viņu saticis, ka likās, nekad vairs nelaidīšu vaļā viņa roku. Es teicu viņam: dārgais Fortunato, kāda laime, ka jūs satieku. Cik jūs lieliski šodien izskatāties. Ziniet, es tikko saņēmu mucu Amontillado vīna, bet drusku šaubos, vai tas ir īsts. Ko? Viņš iesaucās. Amontillado? Veselu mucu? Neiespējami. Un vēl karnevāla laikā. Tāpēc jau arī šaubos, es atbildēju. Bez tam es biju tāds muļķis, ka samaksāju pilnu Amontillado cenu, iepriekš neapspriedies ar jums. Taču jūs nekur nebijāt atrodams, un es baidījos palaist garām izdevīgu darījumu. Amontillado! Es vēl par to šaubos. Amontillado! Man par to jāpārliecinās. Amontillado! Ja esat aizņemts, es iešu pie Lučezi. Kas vēl labāk var nosacīt vīna šķirni nekā viņš? Viņš man pateiks. Lučezi neatšķira Amontillado no Heresa. Ir tomēr daži stulbeņi, kas apgalvo, ka viņš neesot sliktāks lielpratējs par jums. Iesim. Uz kurieni? Uz jūsu vīna pagrabiem. Nē, mans draugs, negribu izmantot jūsu labo sirdi. Redzu, ka jums laikam norunāta satikšanās. Lučezi. Man nekas nav norunāts. Iesim. Nē, mans draugs, lai arī nebūtu satikšanās, es redzu, ka jūs moka smagas iesnas. Pagrabi ir pārāk drēgni, tik drēgni, ka uz sienām nosēdies salpetris. Kas par to? Iesim. Ko nozīmē iesnas? Amontillado. Jūs gan būsiet afes ap stūri, bet kas attiecas uz Lučezi, viņš taču neatšķir Amontillado no Heresa. Tā runādams, Fortunato paņēma mani zem rokas. Uzlicis melna zīda masku un cieši ietenījies apmetnī, es ļāvu, lai viņš mani velk uz manu pili. No kalpotājiem mājās nebija neviena. Visi bija aizlavījušies svinēt karnevālu. Biju viņiem teicis, ka atgriezīšos tikai uz rīta pusi un devis stingru pavēli neatstāt māju.
Es labi zināju, ka ar tādu pavēli pilnīgi pietiek, lai visi līdz pēdējam pazustu, tikko būšu pagriezis muguru. Izņēmis no krekliem 2 lāpas un iedevis vienu Fortunato, izvadīju viņu cauri vairākiem apartamentiem uz vēlvēto eju, kas veda pagrabos. Es devos lejā pa garām līkumotām kāpnēm, lūgdams, lai Fortunato seko ļoti uzmanīgi. Beidzot mēs nonācām kāpņu galā un nostājāmies uz Montrezoro dzimtas kāpņu mitrā klona. Mana drauga gaita bija nedroša, un katru viņa kustību pavadīja zvārgulīšu šķindoņa. Muca, viņš nomurmināja. Tā ir tālāk, es atbildēju. Bet vai jūs redzat baltos tīmekļus, kas spīguļo gar pagraba sienām? Viņš pagriezās un ieskatījās man acīs dzēruma asarām pārplūdušiem stiklainiem redzokļiem. Salpetris? Viņš beidzot jautāja. Salpetris, es atbildēju. Vai jūs sen jau moka šis klepus? Mans nabaga draugs labu brīdi nespēja atbildēt. Tas nav nekas, viņš atguvies sacīja. Nāciet, es stingri teicu, iesim atpakaļ. Jūsu veselība ir dārgāka. Jūs esat bagāts, tiekat cienīts, apbrīnots un mīlēts. Jūs esat laimīgs. Kādsreiz biju arī es. Pārāk sāpīgi būtu jūs zaudēt. Par mani nav ko runāt. Mums jāiet atpakaļ. Es nevēlos būt jūsu slimības vaininieks, bez tam ir taču Lučezi. Pietiek, viņš teica. Klepus ir nieks. No tā es galu nedabūšu. Vai tad no klepus var arī nomirt? Protams, protams, es atbildēju. Un es arī negribēju jūs tādu sīkumu dēļ uztraukt, bet uzmanība nekad nav par ļaunu. Krietns malks šī medokas vīna labi pasargās mūs no drēgnuma. Tā runādams es izvilku pudeli, kas līdz ar daudzām citām bija ierušināta zemē un nolauzu tai kakliņu. Dzeriet, es piedāvāju. Viņš pacēla pudeli pie lūpām, pamezdams uz mani šķību skatienu. Brīdi vilcinājās, tad draudzīgi pamāja, tā, ka visi zvārgulīši nošķindēja. Es dzeru par tiem, kas guļ šīs kapenēs, viņš teica, bet es par jūsu ilgo mūžu. Viņš atkal pieķērās man aiz rokas, un mēs devāmies tālāk. Šīm kapenēm nemaz nav gala, viņš teica. Montrezori bija plaša un pēcnācējiem svētīta dzimta, es atbildēju. Esmu aizmirsis jūsu ģērboni. Liela, zābakota zelta kāja uz debes zilas pamatnes. Kāja samiņ čūsku, kas iecirtusi zobus tās papēdī. Un devīze Nemomi impune lacessit, kas nozīmē neviens mani neapvaino nesodīts. Labi, viņš atzina. Viņa acīs spīdēja reibonī, un zvārgulīši pie cepures skanēja. Arī mani bija iesildījis medokas vīns. Mēs gājām gar vaļņiem, kas bija juku jukām sakrauti no miroņu kauliem un dažāda lieluma mucām, aizmaldīdamies pašos katakombu dziļumos. Es atkal apstājos un spēju sagrābu Fortunato elkoni. Skatieties, es teicu, salpetra kļūst arvien vairāk. Tas karājās no velvēm kā ķērpji. Mēs atrodamies zem upes gultnes. Drēgnums sūcas cauri kaulu grēdām. Griezīsimies atpakaļ, kamēr nav par vēlu. Jūsu klepus. Tas nekas, viņš atbildēja. Iesim vien uz priekšu, tikai iedzersim vēl kādu lāsi medokā. Es attaisīju pudeli de gravē un pasniedzu viņam. Fortunato iztukšoja to vienā paņēmienā. Viņa acīs iedegās mežonīga uguns. Viņš iesmējās un pasvieda pudeli gaisā, ar rokām rādīdams nesaprotamas zīmes. Es pārsteigts skatījos. Viņš atkārtoja dīvaino žestu. Jūs neprotat? Viņš vaicāja. Nē, es atbildēju. Tātad jūs neesat brālības biedrs? Kā? Jūs neesat masons? Jā, es nomurmināju. Jā, jūs? Nevar būt. Masons. Masons, es atbildēju. Zīmi, viņš prasīja. Skatieties. Es izvilku no apmetņa krokām mūrnieka ķelli. Jūs jokojat, viņš iesaucās atkāpdamies dažus soļus, bet iesim taču pie Amontillando. Lai notiek, es atteicu pabāzdams ķelli zem apmetņa un sniegdams viņam roku. Viņš smagi atspiedās uz tās.
Devāmies tālāk meklēt Amontiljando. Mēs izgājām cauri vairākām zemām velvēm, kāpām lejāk, pagājām vēl dažus soļus un beidzot nonācām dziļās kapenēs, kur gaiss bija tik smags, ka mūsu lāpas tikko kvēloja. Kapeņu galā sākās kāda vēl šaurāka eja. Tās sienas līdz pat velvētajiem griestiem bija nokrautas ar miroņkauliem, tāpat kā lielās Parīzes katakombās. Kaulu grēdas rotāja 3 šīs telpas sienas. 4. bija attīrīta un kauli kaudzēm samest uz klona. Atbrīvotajā sienā atklājās 4 pēdas dziļa, 3 pēdas plata un 6 vai 7 pēda augsta sprauga. Tā nelikās veidot ar sevišķu nolūku, bet radusies vienīgi kā aile starp milzīgajiem katakombu griestu balstiem un beidzās pie vienas no galvenajām stipra granīta sienām. Fortunato veltīgi cilāja satumsušo lāpu, censdamies ieskatīties spraugas dziļumos. Vājā gaisma neļāva saredzēt tās beigas. Uz priekšu, es mudināju. Tur ir Amontiljando, kas attiecas uz Lučezi. Viņš ir nejēga. Draugs pārtrauca un grīļodamies devās tālāk. Es sekoju viņam pa pēdām. Vienā mirklī viņš bija iedobuma galā un, redzot tieši pretī granīta klinti, trulā izbrīnā apstājās. Jau nākošajā brīdī biju viņu pieķēdējis pie klints. Akmenī pietiekami atstatu bija iedzītas 2 tērauda skavas. Pie vienas karājās ķēde, pie otras piekramā atslēga. Pāris sekundēs paspēju apmest un saslēgt ķēdi ap viņa krūtīm. Viņš bija tik pārsteigts, ka nepretojās. Izvilcis atslēgu, es atkāpos no sienas. Pataustiet sienu, es teicu. Jūs jutīsiet kodīgā salpetra kārtu. Šeit pat tiešām ir ļoti drēgns. Es vēlreiz sirsnīgi lūdzu jūs atgriezties. Nē, tādā gadījumā esmu spiests jūs atstāt. Taču vispirms gribu jums cik spēdams pakalpot. Amontiljando! Vēl neattapies no pārsteiguma iebrēcās mans draugs. Tiešām, es atbildēju, Amontiljando. Atbildēdams rosījos ap jau iepriekš pieminēto kaulu kaudzi. Nokrāvis to pie malas, atsedzu kaļķu javu un veselu graidu būvakmeņu. Liekot lietā šos materiālus un savu ķelli, sāku enerģiski mūrēt ciet nišas ieju. Tikko biju galā ar pirmo akmeņu kārtu, redzēju, ka Fortunato reibums manāmi izgaisis. To apliecināja zems dobšs vaids, kas atskanēja no spraugas dziļumiem. Tas nebija piedzēruša cilvēka vaids. Pēc tam iestājās ilgs saspringts klusums. Es saliku 2. kārtu, 3., tad 4., līdz sadzirdēju Fortunato mežonīgi raustām ķēdi. Troksnis ilga vairākas minūtes, un, lai to noklausītos, es pārtraucu darbu un apsēdos uz kaulu kaudzes. Kad šķindoņa beidzot apklusa, es no jauna ķēros pie ķelles un vienā paņēmienā uzmūrēju 5., 6. un 7. kārtu. Siena jau bija gandrīz manu krūšu augstumā. Es atkal pārtraucu darbu un pacēlu lāpu pār mūra malu. Vājš gaismas atspīdums krita uz pieķēdēto stāvu. Tad no pieķēdētā vīra lūpām izlauzās gari griezīgi kaucieni, un to spēks likās atsviežam mani atpakaļ. Kādu brīdi svārstījos, mani kratīja drebuļi. Izvilcis zobenu no maksts, es sāku to durstīt gar iedobuma malu, taču drīz atjēdzos. Pieliku plaukstu pie katakombu varenajām sienām un nomierinājies atkāpos no mūra. Ielicis plaukstu pie katakombu varenajām sienām un nomierinājies atkāpos no mūra. Es atbildēju Fortunato kliedzieniem. Es tos atbalsoju. Es piebiedrojos. Es sadarināju šos kliedzienus vēl skaļāk un spēcīgāk. To dzirdot, kliedzējs apklusa. Ap pusnakti mans darbs tuvojās beigām. Es biju pabeidzis 8., 9. un 10. rindu. Biju iemūrējis jau daļu pēdējās 11. rindas. Atlika vairs tikai pacelt un nostiprināt kādu lielu akmeni, iezīmētajā vietā. Akmens bija ļoti smags, un, kad biju to gandrīz jau ierīkojis dobumā, no spraugas atskanēja tik dobji smiekli, ka man mati sacēlās stāvus aiz šausmām.
Šinīs aizlaustajās skaņās bija grūti pazīt dišciltīgā Fortunato balsi. Balss smējās. Ha, ha, he, he, kas par varenu joku! Tiešām lielisks joks! Kā mēs par to smiesimies, kad būsim augšā, pilī, he, he, par mūsu vīnu, he, he. Par Amontillando, es teicu. He, 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 jā, Amontillando, bet vai nav pārāk vēls? Varbūt viņi mūs jau gaida, Signora Fortunato un citi. Iesim labāk prom. Jā, es teicu, iesim prom. Dieva dēļ. Montrezo. Jā, es atbildēju. Tā kunga vārdā. Bet uz šiem vārdiem vairs nesagaidīju atbildi. Es skaļi saucu. Fortunato! Atbildes nebija. Es saucu vēlreiz. Fortunato! Atbildes vēl ar vienu nebija. Pabāzu lāpu šaurajā spraugā un ļāvu tai nokrist. Atskanēja tikai zvārgulīšu šķindoņa. Mana sirds sažņaudzās, droši vien no katakombu drēgnuma. Steidzos beigt savu darbu, ieliku dobumā pēdējo akmeni un iemūrēju. Jauno mūri nokrāvu ar kauliem, ir pagājis pusgadsimta, bet neviens mirstīgais nav tiem pieskāries. In peace requiescat, kas nozīmē, lai atdusas mierā.